ar Borisa un Ināras Tetereva fonda atbalstu. Mēs esam Gulbenes novada Lizuma vidusskola. Decembra beigās mums skola saņēma kā Ziemassvētku dāvanu no Tetereva fonda, kad skolēniem pavelti būs iespēja pārbaudīt redzi un iegādāties brilles kā dāvanu karti. Pašlaik šīs brillītes saņēmuši 11 bērni. Un mēs varam teikt tikai Lizuma vidusskolas kolektīva vārdā lielu paldies Tetereva fondam par šādu iespēju. Mēs atrodamies Gulbenes novada Tirzas pamatskolā. Šobrīd notiks redzes pārbaude. Informāciju mums atsūtīja Ziedot LV, ar kuru mums ir sadarbība gan skolai, gan arī biedrībai, kas darbojas Tirzas pagastā. Tādēļ arī mēs atsaucāmies, jo pie ģimenes ārsta noskaidrojām, ka šāda iespēja ir noteikti jāizmanto. Skola ir tieši tā vieta, kurā pamana tās nianses. Vai bērns redz tuvu vai tālu, vai ātri nogurst actiņas. Tāpēc šī sadarbība ar skolu, ģimenes ārstu fondu un daktari ir ļoti laba. Un tā kā Ziedot LV ir sadarbības partneri ar Tetereva fondu, tā ir garantija, ka viss izdosies. Fonds ne tikai organizē šo pārbaudi, bet viņš arī dod bērniem iespēju iegādāties brilles bez maksas. Ļoti vienkārši es izrakstu speciālas receptes, un pēc tam bērni ar vecākiem var doties uz Gulbenes 2 optikām un tur izvēlēties to, kas viņam tik. Cilvēka acs ir uzbūvēta tā, ka viņi ir domāti skatīšanai tālumā. Miera stāvoklī mēs skatāmies tālumā, un viss, kas neatrodās tālumā, ir redzams ar spriedzi. Un jo tuvāk priekšmets, jo lielāka spriedze. Tuvredzība ļauj skatīties tuvumā bez spriedzes. Skolās tādas analoģiskās pārbaudes būtu nepieciešams veikt ik gadu. Es aizgāju uz veikalu, izvēlējos tādas bildes, kādas man pašai patīk. Un izrādās, ka citiem nepatīk. Ar Borisa un Ināras Tetereva fonda atbalstu.